Ziemas mieža sēšanas būtība ir ar domu, ka ziemas mieža ir priekšaugs ziemas rapsim. Šķirne Galileo ir hibrīdie ziemas mieži, tātad atšķirības starp līnijas šķirnēm ir ļoti būtiski. Vislielākā atšķirība sākās tajā brīdī, kad ārā laikapstākļi ir ļoti nepastāvīgi. Piemēram, kā šogad, kad ir ļoti sausi laikapstākļi, kad ir augi stresa situācijā. Šajā brīdī hibrīdi sevi uzrāda daudz labāk. Viņi ir noturīgāki pret stresa dažādām situācijām. Laukā, kur mēs esam šobrīd irbītais lauka izmēģinājumu dienās, mēs varam ļoti labi uzskatām redzēt līnijas šķirņu nespēju konkurēt ar hibrīdajām šķirnēm, jo hibrīdi ir ļoti izturīgi pret sausumu, un vēlāk, ja mēs skatītos, ja būtu dziļāk izpēt, mēs varētu redzēt, ka arī hibrīdam ir daudz labāka cerošanas spēja, lielāks vārps, izlīdzinātāks vārps, un visumā augs ir daudz spēcīgāks un kompaktāks nekā līnijas šķirnes. Viņš spēja saražot daudz augstāku ražas potenciālu nekā līnijas šķirnes. Protams, ja laikapstākļi ir ideāli, līnijas šķirnes spēja uzrādīt vienādus, varbūt tās vai līdzīgus rezultātus, bet tiklīdz ir pārāk liels sausums vai pārliek liels mitrums vai citi augsnē nelabvēlīgi laikapstākļi, hibrīds uzrādīs daudz labāks rezultāts. Tas ir galvenais hibrīda iegūms salīdzinājumā ar līnijas šķirnēm. Un tāpēc arī iesaku izvēlēties šķirni Galileo, kas ir Skandagras portfelī, un kuru jūs variet izmantot, lai iegūtu ekonomiski pamatotas ražas.